Paldies par uzaicināšanu. Mēģināšu sākumā iedot tādu teorētisku fonu vēsturiskajai bronzas apstrādei Latvijas teritorijā, un arī tā kā bišķi plašākā reģionālā kontekstā Baltijas valstīs. Es neesmu amatnieks, es esmu zinātnieks, un es šo vēsturisko metālu apstrādi skatos no mazliet citas perspektīvas. Savulaik 11 gadus nostrādājot muzejā, radās jautājumi, skatoties kolekcijas, skatoties atradumu materiālu, kā var iegūt šādu priekšmetu, kāda ir tā tehnoloģiskā ķēde, kāda ir darbība ķēde, lai iegūtu šādu rezultātu. Varbūt tas uzsvars pamatā ir tieši uz bronzas laikmeta tehnoloģijām, kaut gan bronzu apstrādā arī vēlāk, protams, dzelzs laikmetā, viduslaikos un mūsdienās. Šodien apskatīsim vairāk tiešām tos metalurģijas aizsākumus, tos pirmsākumus, kā cilvēki vispār eksperimentē, saprot labākos risinājumus un kā tas atspoguļojas Latvijas arī arheoloģiskajā materiālā. Tā ir tāda situācija bronzas laikmetā, kad ienāk balti. Un kopā ar viņiem nosacīti ienāk arī agrīnā metalurģija, kaut gan pirmās pazīmes jau ir iepriekšējā periodā neolītā. Kas raksturo vispār Austrumu Baltiju, tajā laikā ir procentuāli daudz mazāks tieši metāla priekšmetu atradumu skaits, salīdzinot ar Skandināviju, Rietumu Eiropu. Kādēļ? Tur ir vairākas atbildes. Protams, ka mums nav pašiem sava vara, mums nav savas alvas, mums nav metālu atraņu īsti. Izņemot tur dzelzsrūdu, kas ir cits stāsts varbūt vēlāk. Tādēļ jau ir virkni ar jautājumiem, tā ir šīs etniskās kultūras. Tādēļ man ir jautājums, kādēļ tik niecīgs skaits pašu šo bronzas priekšmetu vispār atradumu? Tas bija tas, ar ko man šī interese sākās. Kur viss ir palicis, kādēļ mēs tā atšķiramies no kaimiņiem? Kādēļ šai laikā joprojām izmantot tik daudz akmens, kaula, raga rīkus? Tiešām tik atpalikuši, kaut kas nav labi. Šķiet mazliet tā netaisnīgi, kad tur Anglijā vienā depozītā nejauši atrod 200 bronzas cirvjus, un mums tur tas pa visu valsti varbūt tik daudz kopā sanāk. Kaut kā es sāku interesēties, pētīt dziļāk, kas aiz tā visa ir. Pāris Lietuvas piemērs, Igaunijas bronzas laikmetu darba rīku ieroču atradumi, Latvijas materiāls. Pietiekoši labi kvalitatīvi izgatavoti, pietiekami sarežģīti. Līdz ar to mēs redzam arī arheoloģijā, ka ir šie agrie pilskalni, kur šī bronzas apstrāde notikusi. Tur zemē šīs netiešās liecības par metāla apstrādi pietiekoši daudz. Bet priekšmetu vienalga ir tik, cik viņi ir. Latvijas teritorijā tāda zināmākie ir Brikuļu pilskalns pie Lubānas ezera un, protams, Ķivūtu kalns, Klaņģu kalns, Mūku kalns Daugavas Leitecē, kas ir labi pētīti. Bronzas laikmets mums ir no 1800. līdz 500. gadam pirms mūsu ēras. Viņš dalās divās daļās – senākais un jaunākais. Šis pirmais bronzas laikmeta posms praktiski vispār minimāli atšķirās vēl no neolīta. Metāls ir redzēts, kāds viņu ir turējis rokās, bet viņu vēl šeit neapstrādā. Bronzas apstrāde sākas vēlajā bronzas laikmetā, kad ir arī šis pirmo pilskalnu rašanās laiks. Mainās arī pati sabiedrība. Kaut kas ir savādāk. Brikuļos, mēs jau varam runāt tieši par pilskalnu, un tur ir arī identificēts vieta, kur ir šī metāla apstrāde notikusi. Šie vēl akmens rīki, kaula rīki, bet jau ir sasistu lejamveidņu fragmenti, māla caurulītes, kur iekšā ir tukšums, tātad tur ir lieti aproču veida stienīši. Tā kā tā veidni sasista, visticamāk tā ir šī zudošā vaska metode. Pielietota, kad sākumā priekšmetu modelē vaskā, pēc tam aplipina ar māliem, žāvē, iztecina laukā vasku un šajā tukšumā ielēj pēc tam metālu un veidni sasit un priekšmetu slīpē pēc tam. Skatoties arī pašas lejamveidnes, tās ir pietiekoši daudz.
Arī praktiski darbojoties, tā kā izzinot šo laiku, kur nav amatnieki, kam ir dzīvā tradīcija, kam varētu pajautāt vienkārši, nevis mocīties tur ar eksperimentiem. Mēs redzam, ka ir tā zināšana līmenis ir gan augsts, ir, piemēram, trīsdaļīgās veidnes jau, jo ir šķēpa uzgalis, kam ir tukšums tomēr pa vidu. Tur ir divas pusītes un vēl ir tas puļķis, kas rada to tukšumu pēc tam, kad ir lējums. Ja? Tā, ka tas prasa pietiekami augstu jau to izpratni par nākamajiem soļiem. Tas nav tā vienkārši, man jāienāc prātā kaut ko tur uztaisīt. Nē. Tā jau ir gana attīstīta lieta. Ja? Šeit šis milzīgais tīģelis no Ķivutkalna uz 3 kājiņām. Ja? Tas ir tāds lielākais Latvijā. Ir analoģijas arī kaimiņu zemēs. Šī trīsdaļīgā veidne, kur ir tas puļķis, kas nāk iekšā, kur ir kāds caurums, pēc tam aproču veidu stieņiem veidnīti. Savulaik strādājot muzejā, bija iespēja tuvāk ar mikroskopu papētīt arī pašus oriģinālos atradumus, viņu virsmu, makro skatījumā, un radās pāris tādi interesanti secinājumi, kas radīja arī būtībā jauns jautājums vēlāk. Bet šī virsmas makro izpēte, mans mērķis bija mēģināt atrast kaut kādas nenoslīpētas vietiņas, kur varbūt būtu saglabājies tas nospiedums no tās oriģinālās veidnes materiāla, kas ļautu par šo tehnoloģiju kaut ko pateikt vairāk. Lielākā daļa, protams, izrādījās māla nospiedums, bet bija daži arī tādi, par ko parunāsim sīkāk, tālāk, vēlāk. Un par metālu pašiem, par bronzu kā izēju materiālu, mums ir ļoti maz par to kaut kas saglabājies, bet tādu netiešu ieskatu, ka arī pēc salaušanas tas metāls nekur nepazūd. Mums dod 2000. gada sākumā pie Ventspils, pie Stalzenes atrastais tā saucamais lūžņu depozīts. Tas ir tipisks skandināvu bronzas laikmetu rotiņas, kas ir vēstas acīm redzot pārkausēšanai. Tur ir kaut kādā negadījumā tas kuģinieks vai ir izskalots krastā, noslēpis savu to vērtīgāko, kas ir, un nav atgriezies. Bronzai ir tas plus, ka, ja priekšmets salūst, viņu var izmantot vēlreiz. Un šeit, kā jau mēs nojaušam, ir tā atbilde. Viena no atbildēm, kādēļ ir tik maz bronzas laikmetu priekšmetu. Kurš tad viņi paliek? Viņi turpina dzīvot dzelzs laikmetā. Ja? Un daļa varbūt līdz mūsdienām nonākusi, mēs to pat nepazīstam. Ja? Bet tas jautājums, kādēļ tik maz? Un tad bija tie jautājumi par tehnoloģiju, tur vēl no vecās prezentācijas angliskais palicis. Tā tad bija jautājums par to, uztaisīt salīdzinošo testu sēriju ar vietējiem dabas materiāliem, kas mums ir, un salīdzināt pēc tam tos nospiedumus ar tiem, kas ir uz izraktajiem, oriģināliem bronzas priekšmetiem. Diezgan interesanti niansi mums ir no romiešu rakstnieka, vēsturnieka Tacita. Par aistiem, jo mums ir par bronzas to vēsturi, tur mēs varam pēc tam pie galda parunāt. Bet mums ir romiešu monētu arī depozīti, mums ir dzintars tomēr, tajā laikā, un Kornelijs Publijs cits raksta par aistiem, kas visticamāk ir baltuseņš, kas ir dzīvojuši pie Svēbu, jeb Baltijas jūras, uz austrumiem no slinkajiem ģermāņiem. Viņš ļoti tieši vienīgi lasa dzintaru, brīnās par to, ka vispār par to kaut ko maksā, kaut ko iemaina atpakaļ. Acīm redzot, tas izēja materiāls vismaz jau senākajā dzelzs laikmetā ir romiešu sīknauda, kas tiek likta praktiski lietā. Viņi tiek pārkausēti smukos kaklariņķos, aprocēs un tam līdzīgi. Par pavārdiem, kā tad to milzīgo temperatūru dabūt? Ja? Tas ir arī labs jautājums pie tā laika zināšanām. Metalurģijas vispār pirmsākumi Eiropā ir no Balkāniem, apmēram 7000 gadu, kur ir rūdas un izēvielas, kur ir varš primāri. Pirmais metāls ir varš, ko tad apgūst, un pēc tam jau ir tikai alva un šie sakausējumi visi. Tā ir tā saucamā Vinčas kultūra Serbijā, kur ir 5000 gads pirms mūsu ēras apmēram.
Un, tas, acīm redzot, tā metāla apsēdes atklāšana notikusi pilnīgi nejauši, kad kāds akmens, kas ielikts pavardā, pēkšņi sācis mainīt krāsu, un tad ir paklapēts un secināts, ka tur kaut ko vēl var izveidot. Un tas ceļš līdz bronzai arī jau ir ļoti, ļoti ilgs. Teiksim, Ziemeļa Eiropā mums nav, kas ir Balkānos un tur vidusjūras reģionā saucamais vāra akmens laikmets, jeb eneolīts, kad vēl ir tikai varš, ka vēl nemāk samiksēt kopā. Un sanāk, tas pats slavenais Alpos atrastais 91. gadā nosalušais vīriņš no Ledāja, Eci. Jā, viņš ir eneolīta cilvēks, kuram ir vēl tur bultu gali no krāma, bet ir mazs vara cirvīts arī bijis līdzi. Jā, tur zērādās ģērbies, tā ka tas ir jau tas laiks, kad tā pārēja pamazām notiek. Pats varš viņš ir mīksts, un, protams, notiek mēģinājumi kaut kā to izturību palielināt, un tad sāks šie eksperimenti ar sakausējumiem, jo dažkārt ir rūdas, kur ir dažādi piemaisījumi, un tad tiek secināts vēl, ka no šī reģiona varbūt sanāk tur labāk, un tad tas ir milzīgs, ilgs praktisku, empīrisku eksperimentu laiks, kaut kādi 2000 gadi, kamēr nonāk līdz bronzai vispār no vara. Pirmā bronza arī nav īsti veiksmīga, jo tā ir arsēna bronza. Jā. Kas notiek, ja ilgstoši elpo šādus izgarojumus pie smēdes? Jā. Paskatāmies sengrieķu mitoloģiju. Ir tāds specializējusies dievība, kas atbild par metaloģiju. Kāds viņš izskatās, Hefaists, kā viņu apraksta? Tas viņa izskats, viņš ir neglīts, pusakals, ar ādas problēmām. Viņš vajā to nabaga Afrodīti, kas viņu negrib. Tā kā nebūs. Jā, un viņš dzīvo ne paši Olimpa augšā, viņš kaut kur tur pa vidu. Jā, viņš nav augstākais Olimpa dievs. Jā, tā ka tas ir netīrs amats. Jā. Un būtībā tās pazīmes, kā viņa apraksta, ir saindēšanās ar arsēnu izgarojumiem. Un tad vienā brīdī saprot, ka nē, vajag tomēr vēl kaut ko, vajag tur, piemēram, alvu. Ja, un tur jau ir daudz labāks rezultāts, un tad uz to arī tas viss pāriet. Būtībā senie eģiptieši jau atklāja to pareizo proporciju, 12% alva un pārējais varš. Pēc tam iesim pie galda, es praktiski parādīšu, kā tie visi izskatās. Un tā ideja, ka tādā mazā pavardiņā var uzdabūt tos 1050, 1100 grādus, ja, tas arī visticamāk nenotiek šeit uz vietas. Visticamāk, bronzas tehnoloģiju Latvijas teritorijā ieved kāds ceļojošs prasmīgs cilvēks vai cilvēki, gana īsā laikā, es pieņemu, un nodod šīs zināšanas šeit vietējiem. Jo, ka paskatās arheoloģiskajā materiālā to, ko atrod arī pilskalnos šajos agrajos apmetnēs, no sveidņu fragmenti sasistie. Es pats kā tāds eksperimentālais arheologs, es kaut ko līdzīgu pieražoju tur 2-3 sezonās. Ja, kad, es zinot tajā vietā, kur mēs tur darbojamies, kad pēc tam tur parok to pavardu pārvīdu projām, tas nav bijis ilgstoši. Ja, bet tā zināšanas ir palikušas, un tas ir lieliski. Šie pavardi ir māla apmali, viņš ir apbrīnojami efektīvs risinājums. Es savulaik profesoram Vaskam vēl jautāju, kurš ir bronzas laikmeta galvenais speciālists. Kā tur ir? Bija kaut kā dalīja tur pārtikai un amatnieci. Viņš teica, viņuprāt, visu vienā pavardā varēja izdarīt, ja vajag. Ja? Jo tur ir atkal rietumos, viņi tur mocās, kur ir, piemēram, kurā pusē tīģelis ir kusis, un viņi tur mēģina rekonstruēt tās gaisa pievadas caurulītes kaut kādas. Bet mums nav tā materiāla tik daudz, un tie pavardi māla apmāli, viņi tāda Austrum Eiropā diezgan izplatīta lieta. Bet tur ir ļoti vienkārši izskaidrojums, tajā vietā ir maz akmeņu, godīgi sakot, un tāpēc māli izmanto. Tur, kur ir akmeņi, tur izmanto akmeņus. Tas ir vienkārši vidus faktors, tur nav nekā pārdabīgi. Ja? Tur pat brikuļos pat dolomīts ir krauts kā pavardu viens materiāls, jo dolomīts nav labi, viņš sprākst. Un tad daži mani eksperimenti lēnām sadokumentēt, varētu to papildināt ar kaut kādiem jaunākajiem. Es speciāli neko cenšoties neietekmēties no amatniecības zināšanām, mēģinājām pēc arheoloģijas zināšanām tā kā salikt kopā un provēt vai sanāk.
Pirmie 2 gadi bija kā bija, bet pēc tam jau tagad izdodas parasti pat diezgan mazā bedrītē, tur ļoti ierobežotos apstākļos arī dabūt to pašu milzīgo vajadzīgo temperatūru. Tīģelis. Tas ir trauciņš, kurā kausē šo materiālu. Jā, un pēc tam lej veidnē. Un tīģeļu masas recepte, tā ir tāda lieta, ko droši vien tā laika meistari nevienam tur neizpauda. Un, tā atslēga ir, lai tas materiāls ir pamatā māls, un tad vēl viss kaut kas klāt, lai viņš būtu dedzināts, lai viņš būtu iegūs augstu termoizturību. Jā, šamots, kas ir, zināt, dzirdēts, tur krāsnīs, ko izmanto arī tāds rupšs pulveris. Būtībā dedzināti māli. Ir no viduslaika avotiem viens šis slavenais Mūka Teofīla traktāts par dažādām mākslām, de diversitibus artis. Viņš uz stikliniekiem, tur akmeņkaļiem, tur metāla rīku rūdīšanu, daudz un dažādas tādas lietas viņš apkopo tajā traktātā un arī bišķi pieskarās krāsainajiem metāliem. Viņš saka, paņemiet vecos tīģeļus, saberziet pulverī, pielieciet jauno masu. Tas bija tajos vecajos. Jā. Viņam tas liekas pašsaprotami. Jā. Mums ir tomēr tur jāpaspēlēs ar tām proporcijām, lai dabūtu. Jo Latvijas māls tīrā veidā, kas ar viņu notiek pie šādiem grādiem? Izkūst ķīselītī. Jā, un tur nekas labs nenotiek. To var pamazām. Es tā uzreiz jau visu nevaru teikt. Jā, un tas ir tas, kas paliek tur pēc tās liešanas, tās caurulītes, kur ir tās apročveļas stienīšu lieti. Ja? Un tā visticamāk ir šī zūdošā vaska metode. Tā, ka mums ir dažādi mazajiem priekšmetiem ir tas, viens lielākiem priekšmetiem tur ir māla veidnis, kā mēs redzējām, bet ir vēl visādi forši starp varianti, kas to to prasmju ķēdi padara tādu komplicētāku. Ja, pēc tam parādīšu. Kas mums ir no vietējiem materiāliem? Mums ir pirmskvartāra māli, ja, devons un kas tur vēl. Ja, tas ir, ko jāparokās. Un tas ir Gaujas baseins, viņi tīri, forši. Pie Abaus ir arī tas pirmskvartāra māls. Jā, tad mums ir kvartārs, kas ir virskārt, ko ledājs ir samuļļājis, tur ir viss kaut kas klāt. Ja. No viens puses nav slikti. Dolomīts, kaļķis, dzīpsis. Interesanti izaicinājums, bija pastīties. Kas notiek, ja bronzu ielai? Es zinu, ka nebūs labi, bet kas notiek? Viņš ir porains. Jā, pamatā, ka dolomīts kaļķikmens. Jā. Kas notiek, ja tur ielai šausmīgi sakarsētu metālu? Ir eksplozija. Jā. Tajās porās ir skābeklis, un kas notiek? Tur ir blīkšķis, un tā viss aiziet pa gaisu. Bet, ja šādu veidni apstrādā ar māla putriņu, viss ir lieliski. Pāris priekšmeti mums sanāca ļoti labi. Un nospiedums uz viņu būs tā kā no māla. Jā. Tā kā, jā. Mēs vairāk pat atbildam tagad nevis, kur ir paši priekšmeti, bet kur ir tās veidnis. Jā. Kas pierāda, ka varēja būt tādas pilnīgi izzūdošas metodas, kas neatstāja arheoloģiskajā materiālā nekādu nospiedumu. Jā, tad mēs arī kā izglītības pasākumu šo visu darījām diezgan ilgi. Un tad ir, protams, tā mācīšanās daļa, kad ir forši pašam redzēt, ka tu, es tur sametīšu tīlī visu kaut ko. Tad arī neceru uz tādu izcilu rezultātu. Jā, tā plūstamība, tur, kur ir visi tie cinki un niķeļi klāt, tāda pļaka vien būs. Jā. Viņi nebūs smuks priekšmetiņš, kas tur iegūst visu to formu. Lējuma brāļs, man tieši tāds pats bija āraišu Mūrapils kolekciju pieņemot. Es tā skatos, man tur labi, tur baigi gaišais, bet tam viduslaiku cilvēkam arī kaut kur izlīst cauri tai veidnai, un tieši tāpat zemē viss tur aizgais. Laika mainās, šķībās rokas paliek. Un tad tā salīdzināšana. Te bija diezgan forši, kad dažiem varēja tajā mikroskopā ieraudzīt, ka tur nav māls, un kas Latvijā tāds veids atrast, tas nav. Un tad, protams, mēs to nevaram tā droši zināt, vai tas ir ievests priekšmets, vai viņš ir taisīts šeit uz vietas un veidne nav atrast. Bet izskatās, ka tur ir tiešām akmens veidnes, ir saucamais tas ziepjakmens, kur sanāk brīnišķīgi. Un te ir tie dolomīti kaļķakmeņi. Ja viņi sastrādā ar māliem, izliet var, bet pēc kaut kādas 3. reizes viņš tomēr saplīst. Jā, es neatceros, kurš tas bija. Tas ir, ja ir neapstrādāts
un ielai. Tur ir visu burbuļu krāsu gamma, tur redzama. Tas ir izplūdes gāzu nospiedums, kad ir milzīgi tā tvaika mākonis iznāk. Ja? Nu, tādu nevienu pagaidām neatradu, kaut gan vēlā dzelzs laikmetu vienam kuršu zobenu šķēsim ir līdzīgi burbulīši nenoslīpētajā iekšpusē. Ko tas nozīmē, es vēl nezinu, bet ļoti interesanti. Nu, arī pilnīgi cits rakstīņš. Ja? Ļoti varētu būt, ka smilšu veidne, ja? Kas ir praktiski nepierādām šobrīd. Ja? Bet tas ir tāds jautājums nākotnē. Zūdošais vasks, kā mēs redzam, arī kur šis te brāķīts. Un šis te liecina par to, ka tam modelim ir bijusi oderīte, kas nav izturējusi šo spiedienu. Mums sanāk tieši tādi paši. Kad tas karstais metāls, viņš izēdās cauri tai oderei, redziet, ja, tas ir mūsu. Jā, un daži vaļējo veidņu nospiedumi arī ārpus normāli, iekšpus tā kā grubuļaina. Šādi te ir Rietuma Eiropas agrējā bronzas laikmetā, un tajā Degzorga žurnālā bija raksts, kuri viņiem ir tieši tādi paši burbuļi, kā mums sanākuši. Bet tik agri mums Latvijā nav atrasti arī. Tas bija vienkārši tāds mācīšanās eksperiments. Tad ir koks ar mālu. Patīkami ātrāks veidnes grebšanas process. Bet tas rezultāts tur vajag diezgan precīzi to izdarīt, lai sanāktu. Ir viens holandietis, kas brīnišķīgi, lai koka veidnēs. Patiešo, protams, nevar. Ja. Pārklājot mālu, jau ir samērā gludi. Ja, un pēc tam priekšmetam tur nepateiks, kas tur ir otrā pusē bijis. Ja, ka pārklāja ir mālu. Lūk, mazliet jā, koka veidne visu laiku grib aizdegties. Ja, tas ir tā, tur jāapstrādā kārtīgi. Ja. Mazs brāķīts, bet jā, tas tā virsma, kas tur kaut kas sanāca, tur ir māla nospiedums, tur nav no koka nekā. Tad tie secinājumi, jā, tā tad maz iespēja tikt pie viņiem, un tie, kas bija, tos tāpat pārkausēja visticamāk. Un, tā atbilde tādiem zinātniskākiem pētījumiem būtu tieši metalogrāfiskās analīzes uztaisīt, kas tur vēlāk ir. It kā jau Aleksis Antēns tur ir pētījis un ir pateicis, ka ir tur 3 galvenie tie bronzas veidi vēlāk. Bet tāpat tā mūsdienu izpratne ir gājusi uz priekšu un materiāls bišķi vairāk tomēr. Un, jā, tas pārsteidzošais bija, ka tu ar līdzīgām metodēm un dažādiem materiāliem var iegūt līdzīgus nospiedumus, un tu pēc tam nevar atšķirt, kas ir kurš tajā īstajā materiālā. Un tā. Ir interesants skats, teiksim, kad tas priekšmets pēc tur kaut kādiem gadiem patinē, pēc patinas krāsas vai kaut ko par sastāvu var pateikt. Ir mēģinājumi, kas antīkās statujas restaurātori to ir darījuši, ka viņi speciāli salēj vienkārši tāds klucīšs, katru bišķi citu sastāvu, un tas skatās, kā viņiem krāsa mainās. Lai nav jābojā tas vēsturiskais artefakts, ir kaut kā urbjot kaut kādu paraugu no viņa nost. Un, jā, tas tā īsumā tāds ieskrējiens arheoloģiskajā, vēsturiskajā bronzas apstrādē. Un šodien mēs dosimies tad laukā pie kāda no galdiņiem un pamēģināsim tādu vieglu ieskatu zūdošā vaska metodē dabūt praktiski. Es tur arī parādīšu arī pašus kaut kādus paraugus, būs saprotams, un ja viss būs labi, varbūt arī kaut ko izliesim. Tā. Jā, ja ir kādi jautājumi, tad droši. Padodiet mikrofonu. Vai Lietuvā un Igaunijā ir tieši tāda pati situācija, ka ir ļoti maz to? Jā, arī tur ir maz. Es sākumā rādīju pāris tos slaidus, kur ir tas kaimiņu zemju materiāls. Man nav paši jaunākie dati šodien, ja tur nāk jau kaut kas drusciņi klāt, bet tāpatās proporcionāli tas ir gana maz. Nav mums derīgo izrakteņu, ja, kas būtu interesējuši toreiz aizvēsturē. Drusku es neiekļāvu bijušu Austrumprūsiju, kur ir dzintars. Ja, jo es tur savāku to visu, kas tur ir atrasts, jo tur tas viss materiāls ir izšķēdīts, ja, kā ir vācu, tad padomju. Tur. Bet tur ir arī vietējais veidņu tips, tur ir pat metāla veidņu atrast vietējā cirvja tipam. Tur ir drusku labāk, bet Lietuva, Igaunija arī maz.
Vēl gribēju prasīt, no kurienes mums ienāca varš, alva? No kurienes konkrēti ienāk? Jā, kādi ir tie ceļi? Daļa priekšmeti ienāk jau gatavā veidā, bet no Skandināvijas, kas ir droši tas Stāldzenes depozīts pie Ventspils, ko bomži bija nodevuši krāsainajā metālā. Zinat to stāstu, ja? Un par laimi darbinieks kaut kā tā kā noreaģēja, ka bija atraduši vienkārši, kad pēc vētras bija kāpās izskalots un bija nodots jau metālā. Un pēc tam viņi atpazina kāds, kam ir saprašana. Un, dažādi, jo no austrumu puses man nav komentāri, bet visticamāk tas ir pa ūdens ceļiem, kas ir visātrākais veids, jo par tādu metāla ienākšanu var labu priekšstatu iegūt Tollenzē kaujas vietas analīzē Vācijā, kur ir bronzas laikmeta kaujas vieta atrasta, kur pie kaut kāda brasla bija satikušās divas kultūras. Tur kaut kāda cilvēciņa, kas vēl neolītā sēž, un tad cilvēki, kas jau ar metāla rīkiem bija. Viņi tur viens otru bija klapējuši, un tie mirušie bija tur dubļos iekrituši un tā kā nesavākti. Un kaut kādiem dažiem bija alvas aprocis, kas bija visdārgākais, kas var būt, jo alva bija tā kā zelts kaut kur pēc vai pat vairāk. Jā, jo varš ir visur, bet alva ļoti maz, un lai uztaisītu izturīgi, vajag to pieaukumu. Un tad tur krama bultes tur celī, tur bronzas bultes galvās, viņi tur viens otru bija kārtīgi apstrādājuši, un tas vēl priekš arheologiem to ir zelta bedri saprast, kad pēc tam priekšmetu formām viņi kaut kur no Uņeticas kultūras, kas ir Dienvidvācija, Čehija, Morāvija, viņi gājuši laikam tā kā uz ziemeļiem tirgoties, un tie vietējie laikam gribējuši vienkārši savākt visu. Un tā tas gan tirzniecības, gan militārā ceļā tās idejas lēnām līdz mums arī nonāk. Berlīnē ir vesela zāle par šo te notikumu muzejā. Ja kādreiz esat, tur ir vērts iegriezties. Jā. Jā. Vai viņi ir no izēja materiāla, vai viņi ir jau piecreiz pārkausēta? Jā, ir savulaik pētniece Jolanta Daiga uztaisīja, viņi tur latgaļu aprostu sastāvus arī skatījās, un tur diezgan interesanti, ka ir kaut kādas tās agrās bronzas laikmeta bronzas, tad ir cinks pēkšņi masveidā ar romiešiem sākās, un tad ir viduslaika, kad ir no visas samiksētās bronzas, kur ir pilnīgs rasols. Tās ir tās vecās, kas turpina dzīvot vēl pēc 1000-2000 gadiem. Protams, tāds labs amatnieks pateikt, fuj, ko tu runā, jā. Nevajag pārkausēt, jā. Tas ir slikti. Bet toreiz, acīm redzot, tas metāls bija tik maz, kad to darīja tomēr. Jo ar cinku ir tas, ka tur visiem tiem modernajiem piemaisumiem, kas notiek pie 900 kaut kur grādiem, mums ir tādi dūmiņi jocīgi sāk nākt. Jā, dzelteni dūmiņi. Jā, tas cinks vienkārši sadeg. Jā, tur ir jāsaprot, ko vajag, ko ne, kāds ir tas mērķis. Tā. Labi, iesim pie galdiņa, tad tur parādīšu arī tos paraugus, un tad pamēģināsim kaut ko uztaisīt.